Kā iepriekš jau minēts, saraksti ir sagatavojami pilnībā elektroniski lietojuma programmā Vēlēšanu informācijas sistēma, jeb saīsināt VELIS. Sarakstu gatavotājiem un iesniedzējiem lietotājs veido vēlēšanu komisija un piešķir arī tiesības. Un saraksta gatavotājiem jau pieslēdzoties vēlēšanu informācijas sistēmai ir pieejama jau kandidātu saraksta sagatave, kurā turpina gatavot sarakstu, ievada programmu, pievieno kandidātu informāciju. Kandidātiem un kandidātu pārstāvjiem lietotāji nav jāveido. Ja VELIS pieteiksies persona, kuras personas kods ir norādīts kā kandidāta vai kandidātu pārstāvu personas kods, tad sistēma automātiski izveidos lietotāju un nodrošinās piekļuvi atbilstošam datu apjomam. Kā uzsākt darbu? To var darīt, ievadot pārlūkprogrammas adrešu laukā vietnes adresi un pieteikties, autentificēties ar Latvija LV vienoto pieteikšanos moduli. Atzīmējam, kā vienmēr piekrišanos, izvēlamies autentifikācijas veidu un pieskaramies, kā vienmēr to daram. Pēc pieteikšanās ir atvērta sistēmas sākumlapa, un tajā mēs redzam labajā augšējā pusītē ir lietotāja vārds, uzvārds un loma sistēmā. Mēs esam kā kandidāts saraksta gatavotājs. Tāpat ir iespēja pārslēgties starp lomām. Ja, teiksim, kandidāts saraksts gatavs varbūt ir arī kandidāts, tad viņš var skatīt savu kandidatūru kā kandidāts. Vēlēšana procedūra. Un arī iespēja pārslēgties starp vēlēšanu procedūrām, kas būs aktuāli tad, kad paralēli notiks vairākas vēlēšanas. Saraksts un kandidāta informācija administrē modulī kandidāti, un kreisajā pusītē ir galvenā izvēle, kur kandidāta saraksta gatavotājiem principā ir viena izvēle, tie ir mani saraksti. Tas ir visi saraksti, kurus lietotājs gatavo. Ja vēlamies sistēmas centrālo daļu aplūkot pa visu ekrānu, tad sānu izvēli var savērst, pēc tam izvērst atbilstoši. Un jebkuras vietas var atgriezties uz sākuma lapu, klikšķinot uz ķergonīti. Lai korekti pabeigtu darbu sistēmā, tad nospiežam ikoniņu iziet. Šobrīd redzam sarakstus, kurus saraksta gatavotājs gatavo un tie divos apgabalos, lai atvērtu saraksta informāciju, klikšķinam uz tā nosaukumu. Un tāda izskatās saraksta formiņa, kur informācija ir strukturēta sadaļās. Un daļa pamatdati jau ir aizpildīti pašvaldību vēlēšanu komisijas izveidotajā sagatavē. Tas būs apgabals, partijas, kuras veido sarakstu atbilstoši ielasīts nosaukums. Daļu informācija, kā iesniegšanas laiks, reģistrēšanas laiks aizpildīsies tad, kad saraksts attiecīgi tiks iesniegts, atzīmēts kā iesniegts un kad tiks reģistrēts. E-pasta sistēmas paziņojumi. Šeit jau varētu būt norādītais, kad jūs iesniegsiet iesniegumu, norādītais e-pasts, uz kuru jau ir nosūtīts paziņojums par to, ka ir izveidots saraksts sagatavu. Protams, to var arī precizēt, bet šis būs tas e-pasts, kurš uzvīsies no sistēmas paziņojuma par sarakstu statusu maiņu. Jānorāda drošības naudas atgriešanas konts. Savukārt izlozētais kārtas numurs arī tiks automātiski ielasīts, ierakstīts, kad pēc saraksta izlozes tas tiks ievadīts sistēmā. Un, principā, saglabājam saraksta pamatdatus un saraksts mums ir sākotnējā statusā gatavo. Tieši šajā statusā arī ir iespējama datu labošana. Un turpmāk tāda neliela vizuāla schēmiņa par to, kādos statusos saraksts var būt savā dzīves ciklā un kas jādara ar sarakstu šajā statusā. Tad sākotnēji saraksts statusā gatavo, kandidāts saraksts gatavotājs veido arī kandidātu kartītes, un arī tām ir savi statusi. Tad pirmais ir gatavošanā, kurā tiek ievadīti visi dati. Tad, kad kartītes dati ir ievadīti un pabeigti, tad atzīmē, kā sagatavots. Un šajā brīdī var sistēmai pieslēgties arī kandidāts un pārstāvi. Atrodot neatbilstības, ir iespēja vēl atgriezt precizēšanā un labot datus. Savukārt, ja viss ir kārtībā, tad kandidātam ir jāparakstās. Un kartītes status kļūs parakstījies, bet arī vēl tehniski no šī statusa ir iespēja atgriezt kartītes status gatavošanā, lai precizētu datus.
kad visi kandidāti ir parakstījušies iekļaut sarakstā un kandidātiem piešķirts numurs, tad saraksta gatavotājs atzīmē sarakstu kā sagatavotu. Un no šī brīža saraksts sistēmā ir pieejams vēlēšanu komisijai. Kandidāta saraksta iesniedzējs paraksta kopējo kandidātu sarakstu un vēršas pie vēlēšana komisijas ārpus sistēmas. Un šis ir tas pēdējais brīdis, kad pats kandidāts sarakstu gatavotais var atgriezt vēl sarakstu precizēšanai, ja nepieciešams. Bet parasti vēlēšana komisija uzsāk pieņemšanu, veicot atbilstošu atzīmi sistēmā un uzsāk sākotnējo pārbaudi saņemto dokumentu. Atklājot kādas neatbilstības, vēlēšana komisija atgriež sarakstu statusā gatavo. Ja viss ir kārtībā, tad atzīmē, ka saraksts ir iesniegts, un tieši šajā brīdī likuma izpratnē saraksts skaitās iesniegts. Arī no šī statusa vēl var vēlēšana komisija atgriezt sarakstu gatavo, un kandidāts sarakstu gatavotājs var precizēt kandidātu datus, kuri atkal ir jāparaksta un jāatkārto iesniegšanas procesu. Saraksta statusā iesniegts notiek publicēšana, un nākamais ir reģistrēšana. Nodot zīmi ģenerēšanai. Statusā reģistrēts, tiek veikts kandidātu pārbaudas un var gadīties, kā kāds kandidāts tiek svītrots. Ja tiek svītroti visi kandidāti, tad saraksts iegūst statusu anulēts. Un vēl statusā reģistrēts notiek arī numuru izloze. Bet mēs atgriežamies pie saraksta un dodamies uz nākamo sadaļu programma, kurā ievadās sarakstā partijas vai apvienību priekšvēlēšana programma. Programmu arī var ievadīt tikai kamēr saraksta status ir gatavo, un to var darīt ievadot manuāli vai importējot no iepriekš sagatavotas Excel datnes. Sākot no saraksta statusa sagatavots, šajā sadaļā tiek attēlots kandidātu saraksts un kandidātu parakstīšanās status, jo parakstoties kandidāts paraksta arī partijas programmu. Uz saraksta sadaļu kandidātu mēs dodamies, lai veidot kandidātu kartītes vai piekļūt kandidātu kartītēm. Par to skatīsimies nākamo prezentāciju. Saraksta sadaļu iesniegšana. Šeit mēs veicam kandidātu kopējā saraksta formēšanu, numuru piešķiršanu un parakstīšanu. Un arī par to skatīsimies citu prezentāciju, bet pēdējā sadaļa ir notikumi, kurā ir visas darbības, kas veiktas ar sarakstu, un proti darbības veikšanas datums un laiks, pati darbība, un lietotājs, kurš šo darbību veica. Paldies!